pagājušo gadu Igaunijā smagi kritu un pārlauzu abus apakštilpu kaulus. Tā bija mana smagākā trauma līdz šim. 10 gadus jau braucu bez nopietnām traumām. Bet šī trauma liedz trenēties 4 mēnešus, pēc kuriem bija jāveic vēl viena operācija, jo kauli nebija sauguši kā vajag. Tajā brīdī man likās, ka mana motokrosista karjera būs beigusies, jo būšu palaidis garām visas savas iespējas. Pateicoties ģimenei un draugiem, atguvu spēkus un sāku trenēties 3 reizes vairāk. Kā rezultātā vinēju pirmās sezonas sacensības pēc smagās traumas. Šī uzvara man deva motivāciju strādāt vēl vairāk, jo sapratu, ka nekas nav zaudēts. Taču nedaudz pārspīlēju ar treniņiem, kur rezultātā vairāk kārt no vietas izsita plecu un bija jāveic operācija. Pats jutos jau krietni labāk un tāpēc arī varēju pilnvērtīgāk izpildīt savu treniņu programmu. Gribēju būt 3 reizes labāks nekā bija iepriekš, tāpēc lielāko daļu savu laiku pavadīju trenažieru zālē. Šis viss traumas man lika apdomāt un saprast, ko es gribu sasniegt savā karjerā. Jo gribēju sasniegt savus iecerētos mērķus un pierādīt tos. Tāpēc es zinu tikai vienu, ka lai arī cik liela šķēršļu grūtībās man būs jāpārvar turpmāk, es to izdarīšu. Es gribu pateikt milzīgi paldies savai ģimenei, sponsoriem, draugiem un atbalstītājiem, kas grūtajos brīžos bija ar mani un ir gatavi kopā sasniegt mērķus. Paldies jums!